Ir 2020. gads, pasaulē plosās Covid-19, bet Rīgas domē sāk plosīties jaunais domes sasaukums. Jaunā tā dēvētā pārmaiņu koalīcija sola aizslaucīt vēstures mēslainē visu, kas saistīts ar Ušakova laika Rīgu. Tā teikt, nesam prom veco un liekam iekšā jauno. Un prom jānes daudz. Nano ūdeni trolejbusu mazgāšanai, pašslavināšanos medijos, visa veida konsultantus un kačokus, pabeigtas un nepabeigtas krimināla lietas par kukuļošanu mājokļu un satiksmes departamentos, kukuļošanas centrāla tirgū, kukuļošanu salu tilta remontdarbos un daudz ko citu. Leons Bemhens, jusdams pārmaiņu vējus, savu leduskapi no cietuma aiznesa jau agrāk. Pārmaiņu koalīcija, kurā ir 4 frakcijas, attīstībai par progresīvie, jaunā vienotība, Nacionālā apvienība Latvijas reģionu apvienība un jaunā konservatīvā partija plāno paveikt daudz. Līdz 2025. gadam Rīga bez bedrēm, Rīga bez korupcijas, klimatneitrāla Rīga, droša Rīga, Rīga ar jauniem mājokļiem un uzņēmumiem, Rīga bez bērndārzu rindām. Jāpiebilst, ka šīs kronikas ierunātājs nesen apjauta, ka drīzāk sagaidīs, ka Rīga ir gatava, nevis ka viņa meitas tiks kādā no pieteiktajiem bērndārziem. Bet pārmaiņu koalīcija mēra un zemesarga Staķa vadībā tiešām radīja pārmaiņas. Izveidoja veselus 3 mēra vietnieku amatus, lai nekašķētos. Diezgan ātri vienojās, ka jāpalielina deputātu algas. Tas arī tā, lai nekašķētos. Par to, cik domes krēsls ir iekārojams, liecina arī tas, ka azartiskais varam ministrs Juris Pūce ir gatavs riskēt ar amatu, lai iegūtu svēto grālu – domnieka autostāvvietas caurlaidi. Jauninājumi un pārmaiņas, protams, ģeld, bet, kā teicis kaut kāds cilvēks, bez tradīcijām mēs kļūstam par ganāmpulku bez gana. Tāpēc vismaz viena tradīcija tiek saglabāta. Mērs, viņa frakcijas biedri un paratam citi koalīcijas domnieki dodas uz raidījumiem atbildēt uz sarežģītu jautājumu. Kā nākas, ka Rīgā viss ir tik sasodīti labi? Un, protams, ka rīdzinieki par labām ziņām piemaksā. Piemēram, viens raidījums TV24 gandrīz 3000 eiro. Bet skaidrs, ka ar vienu raidījumu nepietiek, lai izstāstītu, cik domnieki un viņu darbi ir vareni. Tāpēc kopā ir vismaz 16. Es personīgi būtu gatavs maksāt vēl vairāk, lai tikai savā tālrādī ieraudzītu mūsu draudzīgos domniekus. Daži jaunās varas lēmumi neatstāja vienaldzīgi nevienu rīdzinieku un Rīgas viesi. Piemēram, stabiņi, tautā saukti arī par staķīšiem. Daži dievojas, ka tie ir labākais izgudrojums uzreiz pēc tetrapakas, kamēr citi paziņoja, ka Rīga vairs nav apdzīvojama un stabiņi ir viens no apokalipses jātniekiem. Dažs labs mēra amata kandidāts nolēma piepelnīties tīrot staķīšus. Varbūt beidzot bija nolēmis atdot 860 000 eiro parādu valstī. Ejam pie staķa, ejam pie smiltēna pēc pīča, ko? Par iznākumu vēstures annālis klusē. Katrā ziņā lielo darbu bijis daudz. Satiksmes departaments pārdēvēts par ārtelpas un mobilitātes departamentu, iestādīti un nokaltēti koki Čaka ielā. Uz veselu mēnesi domes pasākumos atteicās no gaļas produktiem, kas izpelnījās lauksaimnieku lāstus. Bet strādājot ar šiem lielajiem jautājumiem, tāpat kā Ušakova laikā, nevienmēr pieticis laika tādiem sīkumiem kā biznesa atbalsts, investīcijas, kas samazinātu tukšo skatlogu skaitu Vecrīgā, vai godīgā konkurencē notikuši ceļu remonti. Tieši ceļu stāvoklis 2023. gadā izraisa viļņošanos sabiedrībā un domes vadībā. Mērs Staķis paziņo, ka remontos iespējams izsaimniekoti 7 miljoni eiro, tāpēc atstādina no amata satiksmes departamenta vadītāju vaivodu un uzdot lietu izmeklēt. Mēra vietnieks Ķirsis kā kā vairoks nostājas priekšā vaivodam un noraida jebkādus pārmetumus. Turklāt ierosina, ka to jāizmeklē nevis Staķa noskatītajiem ierēdnim, bet Latvijas politikas tradīcijās speciāli izveidotai komisijai. Mērs Staķis apvainojas, sagaida dziesmu un deju svētku gājienu, kurā uzmirdz visā savā spožumā un nometas. Es atkāpjos no Rīgas domes priekšsēdētāja
Visspilgtāk rīdznieku atmiņās paliekot ar atbildi Aldim Gobzemam iekš Twitter. Tā nu pārmaiņu koalīcijas pēdējā pārmaiņa bija atbrīvošanās no progresīviem un vecā vēža vecajā kulītē godskalpota Rīgai piesaiste. Un tā tiek pārdāvēta par sadarbības koalīciju. Bet no vietnieka par mēru kļūst cits zemes sargs – Vilnis Ķirsis. Sadarbība tāda, ka no domes pazuda Praida karoks, bet no Vērmensdārza uz Rīgas meža noliktavu aizvāca Praida soliņu. Domnieki vētraini turpina pārdēvēt ielas un diskutēt par pieminekļu nojaukšanu, kas, protams, palīdz atbrīvoties no uzspiestās imperialistiskās vēstures, bet joprojām nepietiek laika tādiem jautājumiem kā uzņēmējdarbības attīstība un investīcijas, ceļu stāvoklis un tā tālāk. Bet vispār Rīgas mērs Ķirsis rāda sadarbības piemērus. Kad ziema Rīgu pārsteidza nesagatavotu, viņš no siltās mājas Garkalnē atbrauca līdz sniegotajai Rīgai un pats ķērās pie darba, nofotografējoties ar sniega lāpstu. Tāpat kā ziema, arī pagaidu asfalts Slokas ielā uz skriešanas čempionātu pārsteidza Brašo Vilni nesagatavotu. Neviens nezina, kāpēc tāds ieklāts un kas par to maksās. Neviens neko nezina, neviens par neko nebild, neviens neko nezina, asfalts no zila gaisa nokrita. Ča, ča, ča. Bet par satiksmi atbildīgais Olafs Pulks mums visiem atgādināja, ka dzīvē svarīgi izvēlēties prioritātes, tāpēc budžeta apspriešanas sēdē labāk skatījās Porziņģa veikto slam dunk, nevis klausījās garlaicīgajā opozīcijā. Un, lai gan varētu šķist, ka tā arī Rīgas domē visi dzīvoja ilgi un laimīgi, vērts atcerēties tautas parunu. Tāpat kā pēc ziemas nāk pavasaris, tā 2025. gada 7. jūnijā paredzētas pašvaldību vēlēšanas. Un tas nozīmē, ka katrs domnieks cīnās par reklāmu kā nu māk. Priecājos jūs te redzēt. Koalīcijai talkā nāk Rīgas oficiālās Facebook lapas, TV24 un Radio SVH, jo skaidrs, ka apsveikt, ziņot un atklāt kaut ko bez kāda no koalīcijas domniekiem pēc fizikas likumiem nav iespējams. Kāds ir klāt pie katra rotaļu laukuma atklāšanas? Kāds ir klāt pie katra pasākuma, kur pieminēta Ukraina vai kur var uzdāvināt palmu? Cits rok zemi un aicina uz futbolu. Lielais futbols atkal Rīgā. Vēl kādai citai publicitāte ir tik nepieciešama, ka piedalās, piemēram, klimatneitrāla kioska atklāšanā, kamēr kvartālā attālumā ir gaisa kvalitātes mērījuma stacija, kuras mērījumi nav diezko iepriecinoši.